Parunāsim par pieņemšanas un nodošanas aktu, kā pareizi pieņemt, uzturēt un nodot tehniku pēc nomas noteikumiem. Nomniekam ir pienākums nomas tehnikas pieņemšanas brīdī rūpīgi pārbaudīt nomas tehnikas stāvokli. Ja konstatēti bojājumi, trūkumi vai trūkstošas detaļas, tas jāatzīmē pieņemšanas nodošanas aktā. Ja kaut kas nav konstatēts tehnikas pieņemšanas brīdī, tas jāpaziņo rakstiski vienas dienas laikā pēc tehnikas piegādes. Katras 8 darba stundas jāeļļo visas kustīgās detaļas, jāpārliecinās par atbilstošu eļļas līmeni, jāizpūš gaisa filtrs, kā arī jāpārliecinās, vai nav eļļas vai dzesēšanas šķidruma noplūdes. Operatoru pienākums ir sekot līdzi arī servisa intervālam. Ja ir pienācis laiks nākamajai apkopei, tas noteikti jāpaziņo. Ja nomas laikā sanāk sabojāt tehniku vai radīt kādus defektus, droši sazinieties ar mums. Nodošanas brīdī tehnikai jābūt tieši tādā pašā stāvoklī, kādu jūs to paņēmāt. Tā jābūt sasmērētai, ar uzpildītu degvielu un, protams, arī tīrai. Tehnikai jābūt gatavai uzreiz nākamajai nomai. Ja nav iespējas to izdarīt pašam, mēs to varam par papildus maksu izdarīt arī jūsu vietā. Kā tehniku atgriezt noteikti nevajadzētu. Ar netīru vai piepīpētu salonu, ar neseļļotām kustīgajām vietām, ar nepietiekamu degvielas daudzumu, ar grunti vai netīrumiem ķēdēs vai arī ar netīru virsbūvi. Jautājumu gadījumā droši zvaniet Avesko Rent.